Kā māksla izglīto sabiedrību katru dienu. Diena tavas rīcības jau 25 gadus. Abonē internetā, abonē LV. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Straujiem soļiem turpinām doties uz priekšu labas apetītes vēlējumu koncertām. Roberts Ošiņš ar jums kopā šajā dienā, pirmdienā 30. novembrī, un ar jūsu vēstulēm 13:34 minūtes. Как написано, кроликам не холодно. Sirsnīgi un labestības pilno Daci Pelši grāmatiņa Jelgavā dzimšanas dienā. Lai tavā dzīves kausā ir laime, prieks, veselība. Bučs, krusmāte un krustāvs stūdīgā. Andris Rotikāls Jūrmalā sirsnīgi sveiks tiek vārdu dienā, sveicina no draugiem Jelgavā. Andrim Akuliņš esīs mīļiem pētīm vārdu dienā un labu veselību un daudz bučs sūta sieva Ina, tēva Braivo un Nauris. Un Andrim Baltacim no grupas Baltie Vārši arī tiek sūtīts vārdu dienas sveiciens. Sveica Anita no Rīgas un izvēlējusies izpildīto dziesmu Vēja balss. Šodien Vējš pamatīgi, kā mēs dzirdējām, ir uzdarbojies, iespējams arī pat turpina to darīt, vienkārši Latvijas rietumu pusē. Jā, par laika apstākļiem pēc stundas un 9 minūtēm mēs sāksim runāt. По приколу, блин. Как жаль нету Даши. Как жаль нету моей малышки любимой. Что тут? Траву. Вот тучиниш. Могли бы добить вот там или крольку? Nosūtām vismīļākos sveicienus mūsu mīļajiem Viktoriem, Andriju Ozoliņiem un Andriju Korņiem, kas mēs tevi nākamajā vēsturē vairāk talantīgu apsveicam Arnoldu Rukli, Aldonē Rīgas ielā. Sveiciens arī mamma Anna, brāļa, māsa, ģimenē, Anglijā, māsa, Anna,
sveicienus sūta Merita Elētūs un mazbērnu Liepājā. Un vēl mīļus sveicienus nosūtām Zembūtelpu un Veidam 25 gadu jubilejā. Mīļus sveicienus sūta mamma, brālis Dāvids, māsa Elīna un Andis. Skaties, kas tur ir, jā.